daudzas tās mūsu pārliecības, viņas par naudu vai par jebkuru citu dzīves tēmu, viņas nesākās bieži vien galvā, un tas ir kaut kādi pilnīgi neracionālas lietas, kā mēs viņus saliekam kopā, vai kaut kāda bērnības notikuma, kā tu teici, un kā ar to strādāt, kā tu to strādā, tā ir tā elpošana, ko tu dari, vai kas ir tie veidi, kā atkost tās lietas, kas mūs īstenībā bloķē? Lai mēs mainītu savu rītdienu, lai mēs darītu savādāk, nekā mēs darījām šodien vai vakar, mums jāpārstāj darīt tā, kā mēs darām vakar. Ja es daru noteikts jautājums lietas vakar, es to turpinu darīt šodien, un ko darīs rītdien? Tieši to pašu. Ko darīs pēc 5 gadiem? To pašu, ko darīju vakar un šodien. Un tāpēc mums ir jāiemācās, ir tas vienkārši stāvoklis šeit un tagad būt. Tas nozīmē to, ka tu vienkārši paņem pauzi, ieliec stāvbremzē, neitrālajā un bišķiņ pareflektē uz to, kur tu šobrīd īsti esi. Un tā ir tā apzinātība, kur tu vienkārši sajūti to, kā tu šobrīd jūties, kas notiek tavā ķermenī, galvā, sajūtās sirdī. Un izvērtēt to, kā tas tev ir, un izvērtēt to, paskaties uz to, kā tu gribētu, lai tas būtu. Un tad, kad mēs pareflektējam uz to, kā mēs gribētu, ka mēs būtu no miera stāvokļa, nevis no stresa ikdienas skrējiena, es sapratu, ej tālāk nākamais, bet no miera stāvokļa es pareflektēju uz to, kā es gribētu būt, tad mums atnāk kaut kāds sajūtas, emocijas, cits skatījums, cits redzējums uz tām lietām, kā es gribētu, lai man būtu, un tajā brīdī es varu sākt kaut ko vispār mainīt, tikai tad, kad esmu šajā neitrālajā sevis stāvoklī. Un elpošana vienkārši iedod, tas ir kā rīks, kas tev palīdz daudz labāk iet tajā neitrālajā stāvoklī. Tu vienkārši esi ar sevīm savā ķermenī šeit un tagad. Un tas ir tas, ko saka daudz psihologs, daudz psihoterapeiti, mēs nemākam būt šeit un tagad stāvoklī. Mēs laik tikai prātā, skrienam. Ja mēs esam skrējienā, ir ļoti grūti, pat neiespējami mainīt kaut ko. Problēma tajā, ka mēs esam tik ļoti tajā skrējienā iekšā, ka mēs sevi nedzirdam tikai tad, kad mums sākās un ritīgi sāk spiest, sākās depresija, veģetīvās distonijas un tādā garā, tad mēs skrienam ar asarām, meklējam to palīdzību, kā tu šito risināt. Bet ir tik vienkārši, ka šeit un tagad stāvoklis šajā brīdī, lai mēs rītdien sāktu rīkoties savādāk, nekā kā mēs rīkojamies par to notikumu jautājumu, naudas jomu vakar. Savādāk neko nav iespējams mainīt. Vai arī vienkārši aizņems ļoti daudz laika. Un tas bija tas mans gadījums, kad man tik ļoti spieda, kad es vienkārši gribēju tik ļoti mainīt to stāvokli savī, kad es pārstāju vienkārši skriet. Skriet tituliem, skriet pakaļ naudai, skriet pakaļ varai, skriet pakaļ ietekmē un tādā garā. Vienkārši baudi to, kas tev ir iedots un baudi savu turīgo dzīvi, definē, kas priekš tev ir turīga dzīve un tiecies pret to. Jā, tu arī pieminēji naudu arī, liekas, daudzas meitenes sapņu apprecēties, īpaši jaunās meitenes, viņām liekas, viņa apprecēsies, un tad visi dzīve būs sakārtot, un nauda, man liekas, līdzīgi. Daudzreiz cilvēkiem liekas, it kā viss ir labi, bet tā nauda, ka būs tā nauda, tad es būšu laimīgs. Jā. Un bieži vien jau tā nav, un tu pats arī teici, ka tā nav. Un kā tu definētu tādas veselīgas attiecības un veselīgu sajūtu par naudu? Tas pats, kas es tagad nevaru sākt uzkrāt, jo man nav pietiekami ienākumu apjoms, bet tad, kad es saņēmu šo 500 eiro vairāk, vai 200 eiro vairāk, vai 3 reizes vairāk, tad es sākšu uzkrāt. Pienāk tas brīdis, un es joprojām nesāku uzkrāt, jo man nav pietiekami daudz ienākumu. Tikai tad, kad es sasniegšu to mērķi, to stadiju, stāvokli, tad es sākšu uzkrāt. Ir tas, kad nav vispār ļoti interesanti. Tas kočo ikdienā visdažādākos cilvēkus ar visdažādākiem ienākumu līmeņiem, aktīvu apjomiem, un ir cilvēki, kuru aktīva vērtība pat ir vairāki miljoni, un viņiem joprojām šķiet, ka viņiem ir nepietiekama naudas. Un tas pats ir, protams, ar cilvēku, kurš pelna 2000 eiro mēnesī, arī viņam šķiet, ka viņam ir nepietiekami daudz naudas. Un tā dzīšanās
bet laimes ir tas, ka mums nav vīzija. Mums vienkārši nav vīzija, kā tad īsti mēs patiesībā vēlamies. Mēs esam tikai iedomājuši, ka esmu dzirdējis, esmu redzējis filmās, esmu redzējis Instagramā, Facebookā, storijos, rīlos, cik TikTokā, cik varētu šitā dzīvot, varētu tā dzīvot. Bet atceries to, ka tas ir nevis tavs stāsts, bet tas ir tas viņu stāsts. Bet kāds tad īstenībā ir tavs stāsts? Kāda īstenībā ir tavi mērķi, ko tu vēlies sasniegt? Kamēr tev nav šī vīzija uzlikt, tas, ko mēs darām, turīgās dzīves plāns, kāds ir tavs turīgās dzīves plāns? Un atceries to, ka tas ir tikai tavs. Un tad, kad tev tas ir salikts, tad tev ir skaidra vīzija, ok, es zinu, kur man doties tagad, es zinu, kas man nākamie soļi. Ja man tāda nav, tad es tikai, varētu kaut kā, un tad es arī tur šaudos, varētu kaut kā, un tad es pa vienu pusi, pa otru pusi, bet, taisnākais ceļš, tad ir mērķi salikt vīzi, ja? Un cilvēki bieži jautā, kāds ir tas ienākumu līmenis vai naudas apjoms manā kontā, kas ir jāsasniedz, lai es būtu turīgs. Nav tāds. Katram tas ir savs turīgums, tas ir sajūta, ka tu jūties turīgs, ka tev ir pietiekami, tu esi izdarījis pietiekami, un tev ir ok darīt vēl vairāk, ja tu tikai tā vēlēsi. Tu arī teici, ka tu pelnīji labi priekš Latvijas, un varbūt Eiropā ir savā. Labi. Jā, ļoti labi. Šis bija viens no jautājumiem, tāpēc, ka ir arī pašizaugsmes jomā ir daudz speciālistu, kas tā kā māca citus, kā, teiksim, par naudu, man liekas, superīgs vai attiecības ir viens no tām lietām, kuras ātri var izčakot, kā tur runāt par attiecībām vai par naudu, bet, teiksim, pašam vai nav naudas, vai nav tādu stabilu un ilglaicīgu attiecību. Un tas ir forši, ka tu jau šim arī pieskāries, jo, man liekas, šī arī nav tā tēma, kur tu vari mācīt cilvēkus un būt kurpnieks bez kurpēm. Tā kā tas ir super. Es ļoti priecājos par saviem ienākumiem, par saviem aktīviem. Es parasti arī savos kursos brīvi dalos ar to. Es uzskatu, ja tu māci kaut ko cilvēkam, un tu pats to nedari, vai tu neesi konkrētas lietas sasniedz, tu nedrīkst to darīt. Jā, jo tev nav pieredzes tajā. Teorija zinātne ir viens, praktizē, tas ir pavisam kaut kas cits. Un, ko es īstenībā vakardien baigi reflektēju šito jautājumu, kuras es šobrīd savās personīgās finansēs, un personīgās finanses saistīts pilnīgi visām tavām dzīves jomām, un viņas ir tiešā veidā pakārtotas. Un es tā domāju, kopš es apprecējies, es savu sievu, mums ir brīnišķīgas attiecības, mūsu ienākumi palielinājušies. Jo vairāk bērnu, man ir 3 bērni, jo vairāk bērnu, jo ienākumi ir palielinājušies. Un šī ir tāda ļoti interesanta korelācija, kur izskaidrojums matemātikas apakšā vienkārši nav. Es vienkārši tas, uz ko es sevi lieku, es vienkārši esmu apmierināts to, kas notiek manā vidē, apkārtējā vidē, un es to baudu, un līdz ar to, lai sasniegtu kaut ko nākamo to pakāpienu, es to daru ar prieku baudu, tā skaitā. Un tagad tu dari kaut ko ar prieku baudu, tur vienkārši nevar nesanākt. Jā, ir lejas, ir augšas, kā vienmēr, bet tas rezultāts baigi labais, bet beigās ir. Jā, un kā teici, šī arī, tās lejas augšas viņas varbūt ir, bet, tas ir ilgtermiņa process, tev jāskatās tā ilgākā laikā izaugsmē. Tā, kad tev ir zināšanas par konkrēto jomu, tās lejas ir daudz vieglāk tolerēt. Jā, tu zini, ja tev ir instrumenti, kā to tik galā, tad viss kārtībā. Bet augšas lejas būs jebkurā jautājumā, lai kur dzīves jomu, lai kur tu risinātu. Bet, ja tev ir vajadzīgi instrumenti, nebūs nedēļā apvainojums no sievas, būs tikai 1 diena iespējams no manis, jā. Tas arī, ko teici, ir superīgi, jo es to esmu dzirdējis arī no citiem mūsu sadarbības partneriem, kad citreiz ir arī tā problēma sākumā īpaši paprasīt par savu pakalpojumu, tad tiek prasīts maz un it kā strādāts daudz un klienti ir, un tad ir bailes spērt to nākamo soli, jo sajūta, ja es tiešām paprasīšu tik, cik es tā kā šajā ielieku, mēs te nerunājam par daudziem simtiem, bet tad man nenāks klienti, man nebūs naudas, sākas tā panika, bet tad, kad cilvēks tomēr saņemās un spēr to soli, viņam ne tikai tie klienti paliek, viņam nāk vairāk enerģijas, informācijas, viņš vēl var izdarīt vairāk tajā sesijā, ko viņš dara,
Un, tas arī nav īsti izskaidrojums, tā kā varbūt ļoti zinātniski, bet tas tiešām ir tāds ar to iekšējo sajūtu un prieku, ko tu dari. Pirmkārt, ja nav riska, nav izaugsmes. Ir jāmāk uzņemties risku, un tā ir prasme, ko tu vari sevi attīstīt. Bet nedar sev pāri, ej soli pa solim tajā. Bet par to cenas pacelšanu, tur ir priekš manī tāds universāls teikums, ko es vienmēr saku, paceļot cenu, par ko mums tas ir vairāk bailes, ka es tos klientus pazaudēšu, ka es pazaudēšu ienākumus. Tie, kas maksā mazāk, ka paceļot cenu augstāk, man būs augstāka cena. Jā, tu visdrīzāk arī pazaudēs tos klientus. Kaut kā daļu vai atkarīgs no cenas apjoma, kā tu pacels, iespējams pat visus. Ja? Bet toties tev būs citi klienti ar citām vajadzībām, citām vērtībām. Ja? Dažādiem cilvēkiem ir dažādas vajadzības. Un tas ir tas, kas ir jāiemācās. Jo es savu pakalpojumu, kā pret to, ko es pārdodu šodien, esmu sācis ar 2 reizes mazāku. Bet arī tie cilvēki, kas toreiz nāca par to zemāko cenu, bija citi pret to, kādi cilvēki tagad pret 2 reizes lielāku pakalpojumu cenu. Mana tā kompetence arī un drošība augus par to, ko es daru, protams, tā skaitā arī. Bet tas ir tāds nebeidzams darbs, tu vienkārši ej un dari. Tā ir prasme. Vienkārši prasme, kurus ar ikdienu attīsti. Bet dari tās lietas, kas tev piepilda, kas tev liekas šī tik krūta lieta, un es to gribu darīt. Vai tu redzi arī to izaugsmi? Kā tu redzi to izaugsmi tavos klientos? Kā varbūt ir kādi stāsti, ar ko tu vari padalīties? Kas notiek viņa dzīvē? Viņa mainās viņa dzīvē, teiksim, sākot strādāt ar šo jautājumu. Jo, protams, var sevis, ko tu vari iedot, un tad pārējais jau par klienta pusē, cik viņš dara. Man tas profesionālais tāds iekšējā lieta tas, ka es gribu vienmēr iedot vairāk nekā es varbūt sākumā apsolu, tas ir kaut kur es sev daru sākumā pāri iespējams, bet šidoties, tas ir tas, ko es mācos. Un es vienmēr kaut kādos periodos iečakojos klientā, kur tu viņš ir īsti šobrīd izaudzis, jo izmērīt, teorētiski tu var izmērīt, vai tavu ienākumu palielinājušies, vai tavu uzkrājumu palielinājušies, jā, to var izmērīt, bet ar to nepietiek. Es uzskatu, ka jābūt tai sajūtai, vai tu jūties, ka tavas spējas finanšu jomā ir uzlabojušās. Un parasti tas, ka tas kāpums ir, ja tu sev vērtē 10 punktos, tad tas kāpums parasti ir pa 2, pa 3, pa 4 punktiem 4 nedēļu laikā. Un tas ir, ja tu sev novērtē, piemēram, uz 4, un tu pēc 4 nedēļām novērtē sevi uz 7 personīgais finansēs, tas ir baigais izrāviens. Un tu sasniegt 20 varēs diezgan ātri, lai gan skalā 20 nav. Vienkārši iet uz priekšu. Absolūti. Un tu beigās vēl pieskarsimies vairāk tām lietām, ko tu plāno, bet tu arī drīzumā sāksi kursu apzinātas finanses. Un par ko ir tas stāsts un kas ir tie cilvēki, kam varētu būt derīgi šis kurs tieši? Apzināts finanses kurs, tagad rudens sezona sāksies, mēs sākam pirmdien, 18. septembrī, un tas būs 4 nedēļu tāds intensīvs naudas kurs, video kurs ar dzīvajām tikšanām, kur finanšu pratība, pamati, ienākumi, izdevumi, uzkrājumi, ieguldīšana, parādi tā skaitā, mēs apvienosim ar apzinātību, kā tu jūties par savām finansēm, mēs elposim, mēs iesim transformācijas elpošanās tā skaitā, kur mēs tiksimies Zoomā un to visu darīsim. Un strādāsim gan ar šo sajūtu emociju pasauli, lai tu sevi ēmkurot šajot sajūtu, kad kas priekš tevīm ir tā turība, kas priekš tevīm vispār ir nauda, ko priekš tevīm vispār nozīmē nauda. Daudz cilvēki īstenībā to līdz galam neiztver, viņi uztver to, kā tā ir tāda papīra vara, kuras varu ietekmēt lietas un nauda dara man laimīgu tādā garā. Nē, nauda tev padara tikai vēl vairāk par to cilvēku, kas jau tu esi šobrīd. Un tehnisks kurs ar ļoti daudziem apzinātības elementiem. Tāpēc, ja ir naudas tēma aktuāla šobrīd, pēdējais vilciens liek iekšā. No pirmdienas sākam. Un vēl var paspēt tātad pieteikties? Vēl var paspēt pieteikties manā mājaslapā kristapspagils.com, un tur visa informācija pieejama par un ap kursu, tā skaitā arī kāds vērtības tu iegūsi, un pēc tam 7 dienu naudas atgriešanas garantija, ja kādam
Liekas, ka, par daudz, un es neesmu gatavs no sērijas izskriet, tā kā pirmās 7 dienas to var izmēģināt vispār, kas tas ir, un tad izlemt, vai turpināt vai nē. Jā, jo man liekas, arī nauda un pašizaugsmē to daudzreiz var novērot, ka cilvēki tā kā nav apmierināti, grib kaut ko sākt, bet tad, kad nonāk līdz īstai darīšanai, un tur, kur sākās tās pārmaiņas personīgajā dzīvē, tad atsījājās tie, kas aiziet uz nākamajiem kursiem no tiem, kas tiešām iet dziļumā un sāk darīt. Ja tev šī naudas tēma tiešām ir aktuāla, ja tu pacēl roku, es tagad šito darīšu, mācīšos, mainīšu, mēdz būt arī, kad būs arī kaut kādā brīdī izaicinājums, bet tas ir pareizi, ka tas tā ir. Ja, jo rēķina vērā, tu akumulēsi pilnīgi jaunu enerģiju, jauns jautājums sevī. Un tagad tu lietas sevī jauns kvalitātes, veciem jānāk ārā ir. Vecais negribīgi nāk ārā, un vecais sāk pretoties. Un tev būs jāspēj, tāpēc mēs to darām grupā, mēs kopā to spēsim dabūt ārā un transformēt. Nauda ir tāda ļoti materiāla enerģija, un mēs, kā retrīts, esam arī kopumā iestājāmies par apzinātību. Tā nav neviena praksa, neviens konkrēts veids, bet mums ir arī daudz sadarbības partneriem, daudz klienti, kas iet šo pašizaugsmes ceļu un varbūt pieslēnās kādreiz arī vairāk kaut kādām konkrētiem novirzieniem vai pārliecībām, citreiz varbūt tas ir nedaudz brīvāk. Un šajā burbulī, komunā, ja tā vispār var teikt, arī daudz stigmu par naudu, un arī šeit bieži var redzēt, ka, es nezinu, tā kā atstājiet enerģijas apmaiņai, cik jūs gribiet, vai citreiz ir grūti arī paprasīt par to pakalpojumu, vai daudzreiz vispār, ka nauda ir tāda negatīva pieskaņa, un to arī daudz runā, un tu piemini to vārdu apzinātība, un arī elpošana ir, tie, kas nav mēģinājuši, likties, kas tur elpošana, bet elpošana ir diezgan dziļa un transformatīva prakse, un tur arī daudz ko var pieredzēt. Kā tu varētu parunāt par naudu šajā kontekstā, kas ir tāds garīgums, iekšējā izaugsme, un tad naudu, jo tas sanāk arī materiālisti, mēs viņus aizmetam vienā galā, un tad mēs te paliekam otrā galā. Ārzemēs varbūt nav tas, bet Latvijā vēl daudzreiz ļoti dzīvi šādas pārliecības. Ir tāds čalis vārdā Reis Dalio. Viņš ir lielākā investīciju fonda pasaulē dibinātājs un īpašnieks. Un tas, ko viņš dara, viņš jau gandrīz 50 gadus praktizē īsumā meditāciju. Un tas ir labākā lieta, ko viņš ir darījis, lai varētu pieņemt labākos, sev izdevīgākos lēmumus savā visā šajā finanšu karjerā. Un tas ir pierādījums tas, ka apzināta elpošana nav tikai kaut kāds tāds bubu un tam līdzīgi, bet tas ir reāls rīks, kādā veidā mēs varam. Tas nav tikai par finansēm, tas ir par jebkuru citu jomu. Mēs paskatīties šo savu dzīves jomu pilnīgi no citas perspektīvas un pieņemt sev pilnīgi izdevīgus lēmumus, nevis steigā pieņemts lēmumus. Par apzinātām praksēm, tur enerģijas īstenībā man ir liela pretestība pret šiem te vārdiem enerģijas apmaiņa, jo mēs nesaucam lietas īstos vārdos, mēs kaut kā slēpjamies. Un paprasīt dalības maksu, produkta cenu, algas pielikumu, tā ir cieņa un mīlestība pret sevi. Cik ļoti tu sevi cieni, lai paprasītu to, ko tu patiesībā vēlies. Un ja tu nevari to izdarīt tikai tāpēc, ka tev ir nērti, tev ir kauns, tev ir materiāls, ar ko strādāt, ar savām pārliecībām, programmām, kāpēc tev tā ir. Ja, tas ir tas materiāls, ar ko var strādāt. Un atkal tā ir tikai vienīgi prakses jautājums, lai šo visu mainītu. Ja tu paskaties vienkārši no šodienas perspektīvas, no miera stāvokļa, kā tu vēlies, lai būtu, tu vari sākt mainīt. Apzinātība vienkārši palīdz kā labs instruments, lai iestumtu šī transformējošā elpošana tā skaitā, lai tu izdarītu daudz ātrāk. Vai tavuprāt nauda un finanses ir
nu, tā kā ir atsevišķa tāda sfēra mūsu dzīvē, vai tie paterni kopumā, kā mēs apējamies, rīkojamies, jūtamies par naudu, viņi atsaucās arī uz kaut kādām citām dzīves jomām. Tas, zināmā mērā, ir paterns, tā kā krieviski teiktu, pa žīziņu, pa dzīvi. Es kā finansists un grāmatvedis gribētu teikt, ka jā, finanses ir galvenā dzīves centra joma, bet tas tā nav. Finanses ir viena no jomām. Un visas jomas, kur esam tātad veselība, attiecības ar partneri, attiecības ar apkārtējo vidi, ģimeni, draugiem, tādā garā, fiziskā telpa, karjera, nauda, izklaide, izglītība, tās visi ir mūsu dzīves šīs te jomas. Un viņas savstarpēji visas pilnīgi ir vienā līmenī liekams, viens otrai pakārtotas. Un ja mūsu ķermenī pēkšņi salūst roka, nu tad mēs neesam pilnvērtīgi funkcionāli. Tas pats ir ar šīm dzīves jomām. Ja kāda no dzīves jomām mums ir izsist ārā kā nauda, nu mēs neesam pilnvērtīgi visās pārējās dzīves jomās. Ja mēs finansēs, mums ir kauns savās finansēs, piemēram, vai nepārliecinātība savās finansēs, vai nedrošība savās finansēs, tad no šīs te sajūta līmeņa tu vari īstenībā vispārējās savas dzīves jomas lielākā vai mazākā mērā. Ja tev ir kauns savās finansēs, tad visdrīzāk tu savas attiecības, savu karjeru, savu atpūtu arī vada no šīs sajūta līmeņa. Jā, jo es tā kā daudzreiz esmu arī dzirdējis, varbūt arī vecākā paudze, kas principā varētu būt arī mūsu vecāki, un ka man jau daudz nevajag. Tā kā, un tad ir, kā cilvēkam uzzīmē to sajūtu, teici, ka turīgums nav kaut kāds konkrēts skaitlis vai daudzums vai aktīvu apmērs, ka tā ir tā sajūta. Kā cilvēkam notestēt, kas ir tas mans turīgums, uz ko man būtu jāiet pret to Instagramu, nezinu, vēl kaut kādiem tur reality šoviem, ko es skatos tur, un ko man īstenībā nevajag, bet es tā kā esmu vienu uzlikusi to priekš sevis, bet manai laimē īstenībā to nevajag. Kā saprast, kas ir tas līmenis priekš tevis, uz ko tev tiekties? Jā, pirmkārt pārstāj skatīties visu tās muļķības un pievērsties savai dzīvei, bet ko es iepriekš minēju, kāds ir tavs tas naudas plāns? Ja? Kā tu gribi redzēt sevi savā karjerā pēc 3 gadiem vai pēc gada? Ko tu gribi redzēt savā uzkrājumā, vēlētos redzēt savā uzkrājumā pēc gadam vai pēc 3 gadiem vai pēc 10 gadiem? Kāds ienākums tu gribētu, kādus tēriņus tu gribētu? Ja? Un man ir ok, ka cilvēka šis saucamais turīgais dzīves plāns, viņš ir pirmkārt, viņš ir tikai tavs. Viņš nav ne mans, nekāda citas Annas, Ilas vai tādā garā. Un ja kādam turīgs dzīves plāns ir 5 reizes gadā ar ģimeni un vēl mammu, tēti, vecākiem braukt ceļojumā, ok, lai tas ir. Vai tas izklausās dārgi, bet lai tas tā ir. Ja kādam ir svarīgi pirkt tur 500 eiro amorāls kleitu, lai tas ir. Ja, tas ir tavs turīgs dzīves plāns, tevi tas piepilda, tev tas dara piepildīt, tas tev iedod pārliecinātību, jūtas foršs apģērbs, es jūtos drošāks, jūtos pārliecinātāk, tad tas dara. Ja, bet pats svarīgākais vienmēr iekļaujies savos ienākumu līmenī. Vienmēr iekļaujies savos ienākumos. Un parūpējies, lai tev ir šis drošība zem tavām kājām. Par naudu arī, tā kā uz Latvijā es nevienu praksi neesmu bijis, tiešām arī neesmu bijis nevienu praksi, bet esmu paklausījusies arī kaut kāds starptautisks kočus un arī, kas tādā pašizaugsmes jomā par to runā, daudzies saka, ka nauda ir enerģija, nauda ir jāplūst. Tu daudz arī es dzirdu atsauksmi uz uzkrājumiem. Kā tu savā dzīvē attiecies pret naudu? Cik tu daudz viņai ļauj plūst, cik tu daudz viņu pieturi un uzkrāj? Kur ir tas balans vai balans priekš tevis, jebkurā gadījumā? Okay. Tad asociācijas. Mēs paši iedodam katrai lietai savas asociācijas. Ja mēs iedodam asociācijas, kad es nedrīkst naudu paturēt, bet man viņai jāplūst šurpa turpu, tad tā ir mana asociācija par to konkrēto lietu, un es dzīvoju šajā asociācijā. Vienkārši mainot domu, tev mainās arī tas, kā tu rīkojies. Un uzkrājumi ir ļoti liela nozīme tavā finanšu jomā, lai tev būtu šī sajūta par turīgumu, par drošību, pārliecinātību un tādā garā. Turpretī vajag būt,
lai tas viss tavi ienākumu, izdevumu, uzkrājumi un ieguldīšana ir balansā. Ir jābūt balansā gan tēriņi, gan ienākumi, gan uzkrājumi, gan tēriņi, gan ieguldījumi, gan tēriņi. Tam visam jābūt balansā. Investīcija ir arī tā skaitā ieguldīšanas zināšanās, kursos, mācībās, lekcijās, grāmatās, audio grāmatās un tādā garā. Mentoros, retrītos un vēl vispārējais. Jā. Arī tā ir naudas došana, kur tu pretī saņem kaut kādu informācijas apjomu, kur tu izmanto tālāk. Arī vienkārši iedodot naudu kādam, ja tev tas piepilda, vienkārši iedodot naudu kādam, tas ir arī ok, ja tev tas piepilda. Nevis tāpēc, ka baznīca tev teica, ka 10. tiesa ir jādod baznīcai, bet tas, ka tev tas piepilda. Forši arī, ka tu teici, ka investīcija arī kaut kādi kursi, pašizaugsme un tā tālāk, jo, man liekas, mums vēl joprojām daudzais ir tas koncepts, ka tie ir tā kā izdevumi, bet tie, kas arī biznesā mācījušies, tur ļoti burtiski atšķirās, kas ir investīcija, kas ir izdevumi. Varbūt tu vari paskaidrot pēc būtības divas šīs lietas arī uz personīgām finansēm skatīties, kā skatīties, kas ir tev investīcija un kas ir tev izdevums. Investīcija ir viss tas, kur tu gūst no tā kaut kādu labumu. Ja tas ir investīcija tiešā veidā, tu nopērc īpašumu un izīrē, tu kļūst no kaut kādu labumu, tu iegūst no tā. Attiecīgi, tu veido savu kapitālu ilgtermiņā. Investīcija arī tad, ja tu nopērc kaut kādu kursu, kaut kādu grāmatu, jo tās ir zināšanas. Jo zināšanas tev neviens nevar atņemt. Aktīvi tev var kāds atņemt, bet zināšanas tev neviens nevar atņemt. Tēriņš ir izdevums ir vispārējais. Pārtika ir fiksētās un mainīgās izmaksas. Ja? Ir fiksētās izmaksas, piemēram, tā ir pārtika, tā ir īre, tie komunālie, mainīgās izmaksas, tas ir ēšana ārpus mājas, tas ir kaut kāda izklaide un tādā garā. Vispārējais ir tēriņš. Tas galvenais uzsvars tajā visā ir tas, kad vēlreiz, lai ir balans šajās visās 4 jomās. Bet tev jābūt aizpildītām visām šīm 4 jomām. Tev jābūt aizpildītām gan ienākumiem, gan tēriņiem, gan uzkrājumiem, gan ieguldījumiem, jeb investīcijām. Ja tu neesi kādu aizpildījis, tev ir kaut kur rops visdrīzāk. Ja? Un tas nav bieži vien tas, kad ieguldīšana, tas jau ir to finansistu, atkal politiķu, ekonomistu, bagāto cilvēku lieta. Ko tad šis jau nav priekš manīm. Rietumē Eiropā ir normāli vecākiem cilvēkiem, kas jau ir, piemēram, arī pensijā vai plānojot pensijā, ir normāli vakarā pie kafijas krūzes vai pie vīna glāzes, tur kaut kādā vīna dārzā aprunāties, kur tu esi ieguldījis savu naudu. Kurā fondā, kurš fonds pārvalda tavu pensiju. Tās ir normālas ikdienišķas sarunas tā skaitā. Pie mums ir kaut kā, tā ir kosmosa zinātne. Nē, tā nav kosmosa zinātne. Ja mēs viss, ko mēs nezinām, mums liekas kosmosa zinātne. Bet, ja mēs ejam tam sākam iet cauri un apgūt to var ļoti īsā laikā, tas nav nekas sarežģīts. Es redzēju arī komentāru, vai var uzdot jautājumus. Jā, Raimond, ja tev ir kādi jautājumi, tad droši var iesūtīt. Uzjautāsim Kristapam par to kosmosa zinātni. Man liekas, tā ir principā jebkurā mūsu dzīves jomā. Un ir forši šobrīd, ka arī veidojās tas piedāvājums un arī tas, ko tu dari, kas par šo runā. Saņemu jau, ka ļoti vērtīgi saruna. Paldies tiešām Kristapam. Jo man liekas, daudzreiz ir tiešām arī tā nezināšana rada mums daudz sajūtu. Tur bailes, nedrošība, nezinu, pārāk sarežģīti. Tas nav priekš manis pārāk dārgi, es to visu nevaru, bet... Tās ir materiāls, ar ko var strādāt. Tās ir limitējušās pārliecības tavas par kaut ko. Ok. Jā, Raimond, tad droši vai paklausīties, mēs vēl kādas 10 minūtes aptuveni parunāsim par šo tēmu. Kas ir tie jautājumi, kur tu jūti, ka tev pašam vēl attiecībā uz naudu pieklibo? Kur tu rodas vēl? Kā palielināt ienākumus? Šis ir mūžīgais jautājums ļoti daudziem. Bet nevis palielināt ienākumus tā, ka man vajag to palielināt, bet palielināt ienākumus, būt balansā ar to un noturēt to. Tas nozīmē to, ja, piemēram, tu šobrīd pieņemsim
pelni 2000, un tu tagad gribi palielināt uz 3,5 vai 4000 mēnesī, pieņemsim. Lai tu to akumulētu sevī, tas prasīs tev diezgan daudz enerģijas un diezgan daudz stresa līmeni varētu paņemt. Plus vēl viņu noturēt ilgtermiņā. Tāpēc, jo, kā parasti saka, akciju tirgu, investīciju tirgu, jo straujāks kāpums, jo tikpat strauši ir arī kritums. Tāpēc es gribu, lai tas kāpums ir pakāpenisks. Un atrast to vidusceļu, kā es šito visu varu sabalansēt, ņemot vērā, ka man ir ne tikai naudas joma, man ir mans fiziskais ķermenis, man ir mana mentālā garīgā veselība, man ir mana ģimene, sieva, bērni, man ir mani hobiji, izklaides, atpūtas, to visu salikt balansā un joprojām pelnīt vairāk. Un man ir ok, ka es zinu to, ka es tikšu, piemēram, pie tā miljona, 3 gados, 5 gados, varbūt arī 10 gados. Jā, bet man ir plāns. Man ir tam apakšā plāns, to redzu. Tu minēji arī, ka tu esi tētis, un ka tev ir 3 bērni, es nezinu, gan cik viņi ir lieli, un tiešām arī strādā, tā kā katram individuāli, man liekas, tagad sāku runāt, vai pa bišķi pasēdā naudu, daudzas mūsu pārliecības sakņojās jau ļoti agrā vecumā, pārliecības vai pieredzes, kas mums bijušas. Kā tu ar saviem bērniem runā par naudu, kā viņi kā viņi iedarbojās ar naudu, vai kas ir tas vecums, teiksim, kad ar bērniem sāk runāt par naudu, jo principā mēs strādājam sev, bet mēs veidojam to nākamo paudzi, kas tad arī šo tēmu cerams apzinātāk nesīs uz priekšu. Man ir 1,5 gads, 3 meitas, man ir 1,5 gads, 5 gadi un 12 gadi. Un tas, kā mēs mācam savus bērnus, viņi tā uzvedīsies kā pieaudzis cilvēks savā pieaugšā cilvēka dzīvē, tā viņi attieksies pret naudu. Jo es redzu to, ka mani vecāki, es nesauktu viņus par turīgiem un ne arī bagātiem. Un viņiem ļoti daudz lietas paņēmu, bet kā nevis viņu lietas, bet kā pretējas galējības. Viņiem tā nav, es tā gribu, bet vēlreiz 10. Viņiem tā nav, bet es tā gribu vēlreiz 10. Lai to reiz 10 dabūt, tas bija baigi sāpīgi. Foršāk to darīt tādā mierīgā veidā, to pamanot. Un tas, kā es primāri lieta, ko es daru mājās, es izlieku ik pa laikam pataustīt banknotes, visu diapazonu, no 5 līdz 500. Un viņiem vienkārši tur, kad mēs paņemam zelta unci rokās, kas ir tāds neliels tāds čipiņš kā iPhone kastīte, aptuveni, tev vienkārši atvarās citas domāšanas un sajūtu līmeņi, tāds apziņu papšanošs moments tas ir. Un tas pats ar tiem bērniem, kad viņiem iedod to naudas apjomu, protams, 5-gadnieks vēl tik ļoti nesaprot, bet ja viņiem izstāst, ka hei, par 5 tu vari nopirkt tik ponijus, bet par sotaku tu vari nopirkt tik ponijus, tad ok, es gribu 500. Jā, tēti iedod 500 no sērijas. Un brīvi runāt par naudu ģimenē. Savai vecākai meitai es citreiz dodu aizpildi budžetu, mēnešu budžetu manā vietā. Ja viņi grib, viņi to dara, viņiem tas reāli patīk. Tu runā veselīgā veidā par naudu. Ja, mums ir sieva, es uzskatu, ka, ja mēs esam ģimene, mēs esam kā viens uzņēmums. Vienā uzņēmumā ir viena naudas plūsma, ja, viena bilance. Un mēs šīs naudas lietas mēs liekam kopā. Jo tad, kad tu strādā viens, tu vari sasniegt noteikti līmeni. Ja tu strādā 2, tad tu vari sasniegt vēl augstāku līmeni. Un tas mums baigi labi strādā. Un tāpēc, kad mēs runājam par naudu, mēs brīvi runājam par naudu bērnu klātbūtnē. Okay. Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi. Ja bērns to dzirdēs, viņš to sevi ieliks zemapziņā, viņš to iznesīs ārā savā pieaugušā dzīvē pozitīvā veidā. Jā. Tas nozīmē, ka tā sarunas par naudu ir nevis, kad tu esi šitāda un tu nemāki tērēt. Nē. Tas ir veselīga saruna par to, kā mēs plānojam finanses, ko mēs darīsim, ko mēs tērēsim, kur mēs brauksim, cik mēs atļausimies tur tērēt un tādā garā. Un cik tavuprāt, kas ir tas vecums, kad bērniem var sākt dot savu naudiņu un viņam ļaut pieņemt lēmumus par savu naudiņu? Vienalga kaut vai tie 50 centi, bet pieņem šo lēmumu
iegūtam naudiņu. Baigi individuāli. Katrs pats to nosaka, gan kabatas naudas lielumu, gan kad tas ir jāsāk, jo ātrāk sāks, jo ātrāk mazais cilvēks to iemācīsies akumulēt savā ikdienā. Ja? Un galvenais, un pats galvenais, ļaut kļūdīties. Ļaut tam bērnam kļūdīties. Tu iedod to naudu, tu aizmirsti, tu neinsajies, kur viņš tērē. Ļauj, lai viņš aplaužās, ļauj, lai viņš iztērē. Stāsti vienkārši būtu forši, ja tu tagad no šīs naudas 10% vai 15% vai 20% sāktu uzkrāt. Pēc 3 mēnešiem man gribas pie sarunas, kā tu jūties, ka tev ir rekur uzkrāt jau noteikti naudas summa. Tagad to var nopirkt šidot, piemēram. Jā, jau nauda. Es atceros tā kā savā ģimenē, tagad, protams, to skatos daudz savādāk, bet kā bērns es atceros, ka mums bija laba ģimene, bet vienīgā tādas diskusijas un saķeršanās starp vecākiem tanī laikā, kā es to redzēju, bija par naudu. Un tad arī cik interesanti mēs ar māsu, man arī māsas, mēs esam runājuši, ka vienai māsai bija sajūta, ka mums nekad nebija naudas. Man bija sajūta, ka man nebija tā trūkuma sajūta, bet man bija sajūta, ka es tā kā neko nedrīkstu gribēt un neko nedrīkstu prasīt. Un tanī laikā, protams, mēs esam plus mīnus vienaudži. Tur neviens tā kā mums apzināti par to nerunāja. Tur citās mājās varbūt kādam pa kaut kādu darbiņu iedeva naudu, citam tur omīti iedeva kaut kādu naudiņu. Tā sava naudiņa bija, bet tā kā vecāki mācīt šo prasmi, jo tā ir prasme, tas nav nekā, tur ir noteikti arī sava enerģētiskā un visa tā puse par pašpārliecinātību un tāda varbūt smalkākā daļa, bet ikdienas līmenī tā ir prasme, tā kā tev vadīt elpošanu, tu viņu tā kā iemācies, tev tur ar gribēšanu un meditēšanu uz šo tēmu ir pa īsi, ka tur ir arī fiziskās darbības, kā to veikt. Jā, finanses, jebkura joma ar apzinātību, jebkura joma ar elpošanu baigi labi iet kopā. Tev vienkārši ir saprotams, ko tu vēlies sasniegt un kur tu vēlies iet. Un tad, kad ir šī skaidrība, kas tur vairs grūts ir. Jā. Bet to it kā pateikt ir baigi vienkārši īstenībā, pateikt, skaidrība, mērķi, ok. Protams, sasniegt to ir bieži vien izaicinoši. Ja? Un ja tev vienam pašam tas ir izaicinoši, meklē, kādā veidā tu vari to darīt ar atbalstošu vidi, ar atbalstošu grupu, ar atbalstošu cilvēku, mentoru, coach, kas tev to arī iedot daudz īsākā laikā. Tur ir tas, ka es ar visu pats tikšu galā. Un tagad šis es ar visu pats tikšu galā, tā ir viena no trūkuma domāšanas pazīmēm. Es pats māju, man ir sieva un 3 bērni, ja, tad tīrīt māju, tas ir, daudz. Ja. Man lētāk ir, es nerunāju par finansēm, finanses ir finanses, bet finanses ne tikai ir finanses, ir jautājums, kādu sajūtu un kādu laiku viņš tev iedod. Man lētāk ir paņemt mājas uzkopēju, kas nāk uzkopt māju. Man lētāk ir samaksāt savam bērnam vai kaimiņu bērnam, vai viņš nopļauj zāli, nekā es to daru. Un plus vēl iedod vērtību kādam nopelnīt. Tas ir baigi labi. Jā, jo arī daudzreiz tā kā par naudu ir interesanti, ka tā kā tu arī teici, mums arī bija komentārs par naudu arī, ka par kā attiecības kā Excel tabula, bet nauda tiešām ir tāda lieta, kurā ir arī alternatīva daudz kam citam. Tā kā, ja tev ir tā nauda, tu vari šo izdarīt, tā kā tu vari nolakot kādu, kurš tev nopļauj zālīti. Šajā laikā tu vari pamācīties, kaut kur investēt sevi, lai tu atkal varētu nopelnīt vairāk. Tā vietā, lai tu pļautu zālīti un domātu, bļājies, kāpēc man atkal nepietiek šo mēnesi. Tā. Bet arī, tad, kad mēs sakam, es visu varu pats izdarīt, bet beigās, kā tu jūties, normāli, bet reāli īstenībā tev ir stress, tu ir pārmocies, tu neesi gulējis jau kuro nakti pēc kāds. Visu, ko tu izdari, tu atver to vīnu pudeli vai aliņu, izšauj ārā un turpini nākamā dienā darīt visu to pašu, ko darīju šodien. Šis, man liekas, ir laba vieta mums arī
apkopot šīs dienas tēmu, bet noslēgumā mēs jau bišķiņ pieskārāmies tātad no jaunadēļas, no pirmdienas, tev sākā no pirmdienas, jā, 18. Sākam un droši šobrīd var pieteikties līdz pat pirmdienai ieskaitot, var pieteikties kursām, sākās kursus intensīvi 4 nedēļas, mentorings pēc tam vēl pusgadu ir, kur var piedalīties grupas tikšanās laikā un 3 live tikšanās ar elpošanas praksēm ļoti jaudīgām. Tā kā, ja nauda ir tava lieta, ko tu gribi risināt, iemācīties, atjaunot, tad šis kurs tev noteikti patiks. Viennozīmīgi iedrošinu pieteikties. Super, un mēs šīs dienas sarunu saglabāsim mūsu retrīts tā kā timelinā, varēs cilvēki, kas arī nepaspēja no sākuma paskatīties vēlāk, vai citi paskatījās vēlāk, bet mums norāvās sākums. Tāpēc, Kristap, varbūt vēlreiz dažos vārdos, kas ir tās pamatlietas, ko tu dari, un uz ko cilvēki pie tevis vispār var pieteikties, kādos jautājumos griezties? Es profesionāli biju 15 gadus saistīts ar nekustamo īpašumu jomu, un korporatīvo vidi es pametu, un es pievērsos tātad personīgai izaugsmai, strādājot ar cilvēkiem, tātad personīgās finanses, gan grupās, gan individuāli, un apzināta šī transformējošā elpošana, gan grupās, gan individuāli. Tas ir tās 2 pamatlietas, ko es šobrīd daru, plus dažādi projekti, protams, man ir nekustamo īpašumu. Tas, ko es varu iedot, ir tā, man nav limitācija uz naudas apjomu, un šis ir bieži vien nereti, ko citiem cilvēkiem sit ārā. Bet, ja tev tas sit ārā, tad visdrīzāk tas ir par tēmu, un tas ir vajadzīgs tev. Ja, jo tu varēsi akumulēt manā klātbūtnē baigi jaudīgo enerģiju, ja tu gribēsi to paņemt. Bet nebūs iespējams viegli, būs izaicinoši, bet tev patiks rezultāts. Super. Un tās ir tās 3 lietas, ko es savā ikdienā daru, apzināta elpošana, finanses, nekustamie īpašumi. Es arī redzēju, kamēr tu runāji, bija atsauce jau, ka ļoti vērtīgs kurs no viena no skatītājiem, droši vien jau ir bijuši pie tevis, un cilvēks saka paldies. Un vēlreiz tā tad arī atgādinu, Kristaps ir šī mēneša mums arī labotības kluba eksperts, un tie, kas varbūt grib personīgākus jautājumus uzdot Kristapam, vēl vai paspēt pievienoties labotības klubam, un jau rītvakar 7:00 tikties ar Kristapu mums dzīvajā Zoom, kad Kristaps vēlreiz īsumā pastāstīs par tēmu, un tad jau galvenais uzsvērs tiešām uz jūsu jautājumiem, un arī ļoti personīgiem. Un es gribu teikt paldies, Kristap, ka tu biji. Ļoti interesanti. Paldies. Ļoti tēma. Un man arī būs ko padomāt. Iespējams, tiešām jāpiesakās arī. No naudas nav jābaidās. No, jā. Vienkārši viņa ir. Un viņa ir brīnišķīga lieta, ar ko var mācīt sadzīvot tik viens. Jā. Sākums ir šķiet varbūt grūts, bet rezultāts vienmēr ir brīnišķīgs. Par rezultātu runājot, varbūt pats pēdējais, kad tu saki, nauda ir ilgtermiņa, kad cilvēks sāka šo strādāt, kas ir tas pirmais milestone laikā, kad aptuveni var sākt redzēt izmaiņas, ja cilvēks tiešām strādā ar sevi? Lielam pie pirmā video cilvēks redzēs izmaiņas. Viens no kursa tēmām ir izrēķināt savu finansiālo vērtību. Un tur cilvēkiem baigi daudz atklāsmes nāk par to, kas vispār tas ir un kā to vispār cik vienkārši var izrēķināt un īstenībā cik patiesībā esmu vērts naudas izteiksmē. Ja, un iedot kaut kādu vērtību. Tas ir labs tāds starta pozīcija, kur tu īsti esi un kur tu tur īsti tālāk tiekties. Ja tu esi ar mīnuszīmi, ir nepatīkami. Ja tu zini, ka tu esi ar mīnuszīmi, bieži vien izrādās, ka aprēķini tu esi vēl lielākā mīnusā vai pat īstenībā diezgan ok mīnusā. Tu zini, ka tu esi plusā, bet izrēķini, es izmēs vēl labākā plusā, jā. Es varu atļauties tagad ceļojumu. Baigi individuāli, bet, ja mēs runājam par individuālām sesijām, tad individuālās sesijās cilvēks man sesija atpelna jau pirmajā stundā. Easy. Super. Tā kā jā, varbūt tie, kas grib vēl tā kā par šo padomāt, parunāt, rītdien tiekamies labotības klubā, variet atrast pieteikšanos mūsu mājaslapas sadaļā pašizaugsme labotības klubs. Un tie, kas zina jau, ka gribiet taisnos kursu, var meklēt Kristapu, arī vai mūsu lapu tālāk aiziet uz Kristapa lapu, vai arī kristapspagils.com, ja? Jā, pareizi, paldies. Paldies, Kristap, bija interesanti, bija arī komentāri, un cilvēks saka paldies, tā kā noteikti arī vērtīgi.
visu šodien saulainajā dienā Jā. domās par naudu. Bet ļoti labi. Un jā, tiekamies varbūt kādā citā formātā un ar pārējiem, kas jau ir mums labotības klubā, tiekamies rīt par 7. Paldies visiem! Paldies liels par iespēju. Tā, čau!